Labdien, Ozolnieku Baptistu draudze! Prieks būt kopā ar jums šodien elektroniski. Piecelsimies un lūksim Dievu kopā, lai Viņš sveitītu šo laiku. Mēs to lūksim par to. Debes Tēvs, paldies par Tavu žēlastību. Paldies par Jēzus Kristus. Paldies par mūsu pestīšanu. Paldies par mūsu draudzē. Dievs, es lūdzu, lai šajā brīdī Tu atvēr mūsu sirdīs. Dievs, palīdz mums dzirdēt no Tava vārda šodien. Un Dievs, mēs to lūksim visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. 7 nedēļas jau mēs kopā ar ģimene bijām ir Amerikā. Šodien es esmu Midlandā, Midland, Michigan. Un šeit ir mūsu māja, kamēr mēs šeit dzīvosim šo gadu. Un netālu, kādu 70 metri no šīs mājas, bērni arī apmeklēt skolu. Un mēs esam ļoti pateicīgi, ka Dievs sagatavoja šo vietu. Bet es daudz dzirdēju no jums Latvijā un bija ļoti priecīgi dzirdēt par vasaras Bībeles skolu. Un ka Dievs tur sveitīja un ka Viņš tur darbojās. Un kā tas bija par lielu sveitību mūsu bērniem un bērni, kas bija apkārt. Un paldies Dievam par to, kas notika. Un mēs esam pateicīgi dzirdēt, ka jūs labi kalpojat kopā un bija priecīgs un slavu Dievu par to. Un mūsu sirds bija ļoti priecīgs par to. Un arī, kad mēs dzirdējam par katru no jums, arī par mūsu svētdienas skolu un jūsu kalpošanu, lai Dievs jūs sveitītu un palīdzētu. Mūsu bērni bija arī vasaras nometnē šeit, un mēs esam pateicīgi, ka viņam bija iespējams iet un klausīties un dzirdēt citi sludinātāji, ne tikai es. Un tas arī bija liela sveitība mūsu bērniem, un Dievs arī darbojas viņa dzīvēs. Un mēs esam pateicīgi par jūsu lūgšanu un pateicīgam arī par Dieva darbu viņu sirdīs. Bija interesanti, kad pirms es aizbraucu no Latvijas, parāsties jau sagatavo mana kalendāra pusgadu uz priekšu, lai man ir kurš sludināt katru svētdienu. Un šoreiz es to nedarīju. Laikam es biju skumi, tāpēc, ka man bija jābrauc projām un es riktīgi un kārtīgi to nedarīju. Bet kopš mēs bijām šeit Amerikā, Dievs sagatavoja man vietas, kur runāt katru svētdienu, viena draudze no rīta un varbūt cita draudze sludināja svētdienas vakarā, jo parasti Baptistu draudze šeit Amerikā ir 2 dievkalpojumus no rīta un arī vakarā. Un pagājušajā svētdienas biju kopā ar manu ģimenē, man tēva draudzē. Tas bija ļoti sveitīga laiks. Mans tēvocis tur arī kalpo Dievam un viņš sniedz man svētu vakarēdienu. Tas bija ļoti jauki, ka es biju kopā ar ģimenē. Mans tēvocis Jānis arī bija dievkalpojums un viņš klausījās Dieva vārdu un man liekas, ka viņa sirds bija atvērts. Tad turpiniet lūdziet Dievu par viņu. Šodien mana teksts ir no 1. vēstule Tesaloniķiešiem. 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 25. pants. Un kad Lukas bija nometnē, viņa bija sacensības, cik bībeli panti viņa var iemācīt. Un tas komanda ar visvairāk bībeli pantiem bija tāda īpaša pica balīte. Un varbūt šis pants bija viens no tiem pantiem, ko viņi iemācīja no galvu. 1. vēstule Tesaloniķiešiem 5:25 ir rakstīts: brāli, lūdziet par mums. Brāli, lūdziet par mums. Un šeit ir ļoti interesanta pants. Dievs lika apustu Pāvils rakstīt draudzē un prasīt, lai viņa lūdz Dievu par viņam. Un
es domāju, ka mums ir daudz ko var arī iemācīt no tā. Mums ir jālūdz Dievu viens par otram. Lūgšana ir ļoti spēcīga lieta. Lūgšana ir mūsu ieročis kā draudzē, kā kristiešiem. Un viņš atgādināja šajā rakstavietā, ka viņam ir vajadzīgs lūgšana. Un mēs runāsim par šo tēmu šodien. Vēstulē romiešiem 15. nodaļu. Vēstulē romiešiem 15, 30 līdz 32. pantam. Es jūs lūdzu, brāli, mūsu kungu Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīga savas aizlūgšanas Dieva priekšā. Šeit viņš ļoti ar visu sirdi viņš lūdza, lai tas draudze lūg par viņu. Es jūs lūdzu, brāli, mūsu kungu Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīga savas aizlūgšanas Dieva priekšā, lai tiktu izglābts no neticīgajiem, kas ir Judēja un kas svēti Jeruzalemē, mani palīdzību uzņem ar labvēlību, lai es pie jums varētu ierasties ar priecīgu sirdi un, ja Dievs to gribēs, kopā ar jums varētu atspirt. Šeit viņš lūdz par, lai draudze lūg par viņu par dažādas lietas. Pirmā lieta viņš lūdz par drošību. Viņam bija jāiet ar tādas vietas, kur tie neticīgiem bija ļoti pretīgi evaņģēliji, ļoti pretīgi viņa kalpošanas, un tas bija ļoti bīstami, un viņš lūdza, lai Dievs aizsarga viņu. Un tad viņam arī bija īpaša misija, viņam bija īpašs ziedojums draudzē Jeruzalemē, un viņš grib izpildīt to misiju. Un viņš lūdza, lai tā draudze, kas ir Romā, lai viņu aizlūg par viņu, lai viņš var izpildīt Dieva aicinājumu viņa dzīvē, lai Dievs palīdz viņam īstenot tas darbs, ko Dievs viņam ir devis. Un trešā lieta viņš lūdza, lai viņa būs iespējas kādu dienu iet uz Romu, lai būtu kopā ar tiem ticīgajiem, lai viņi var atspirt, lai viņi var pacelt viens otru. Un viņš teica, lūdziet, lai tas arī notiek. Tad mēs redzēsim, kā lūgšana apustu Pāvila dzīvē, viņš jūta, ka varbūt viņš nav tik spēcīgs. Viņš nav tik varens apustulis, bet viņam bija vajadzīgs, viņš saprot, ka viņam bija vajadzīgs draudzes un citas kristiešu lūgšanas, lai izpildītu Dieva aicinājumu viņa dzīvē. Redzi, vēstule Efīziešiem. Vēstule Efīziešiem 6 un 18 līdz 20. pantam. Vēstule Efīziešiem 6, 18. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai paša nolūka esiet nomodā un pastāviet savas aizlūgšanas par visiem svētājiem, arī par mani, lai mana mūte droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Viņa važas kaltas vēstnieks es esmu, un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Šeit viņš lūdz draudze, kas ir Efēzijā, lai viņi lūdz Dievu par viņam, lai viņš var runāt, kā viņam ir jārunā. Ar bez bailēm, ar pārliecību, ar svētā garā spēkā. Un ja viņš jūt, ka viņam ir vajadzīgs tādas aizlūgšanas sludinātāji un evaņģēlisti un svētdienas skolotāji un skolotāji, kas runā Dieva vārdu skolās, tie, kas liecina uz kaimiņiem un draugiem un ģimenēm, mums visiem ir vajadzīgs tādas lūgšanas, lai Dievs palīdz mums bez bailēm runā patiesību. Un jādomā, cik bieži mēs lūdzam Dievu viens par otram,
Cik bieži mēs lūdzam Dievu par mūsu mācītāju, vai par mūsu draudzes kalpi, par jebkurš cilvēks, kas stāvēt un runa patiesību no Dieva vārdu. Šis ir ļoti svarīga lieta, jo mēs jau vairākas vietas redzēt, ka tas bija pieprasīts. Vēstule Kolotiešiem. Vēstule Kolotiešiem 4, 2. Esiet pastāvīgi lūgšanas, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Reize lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, kā es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu važās. Šeit apustulis Pāvils arī lūdz, lai būtu atvērt durvis, lai viņa būs iespējas, lai viņa būtu vietas un laiks, lai runātu un stāstītu cilvēkiem par evaņģēliju. Mēs kādreiz satiek ar kādam cilvēkam un šķiet, ka tas bija nejauši. Wow, es tik ilgu laiku neredzēju viņam, un tagad nejauši mēs satiekāmies. Bet es domāju, ka Dieva bērni, kas staigā Dieva garā, tāda nejaušības, tas nav. Tas ir Dieva dota satīkšanas. Un mums ir jālūdz Dievu, lai Dievs dod mums tāda atvērta durvis. Un es atceros, kad man pirmās dienas, pirmās nedēļas un gadus Latvijā, es lūdzu Dievu ļoti daudz, lai viņš dod atvērt durvis, lai man būtu iespējas sludināt un stāstīt citiem par Jēzus. Un es redzēju, cik reizes mana dzīvē un mana kalpošanas, kur es redzu, ka tiešām tas bija Dievs, kas atver durvis, lai es varētu runāt. Un ļoti interesantas vietas. Reiz bija pie vilciena stācija Rīgā, bija iespējas iet uz skatuve un sludināt evaņģēliju. Un tas bija vienkārši aicinājums. Un tas tiešām bija no Dieva. Un Dievs atvēra durvis, iet uz skolas un stāstīt bērniem par Jēzus. Un tas tiešām, tas bija aicinājums no Dieva. Tas durvis bija atvērts, ko Dievs atvēra. Un es atceros, ka man bija ļoti dīvaina iespējas runāt mūsu prezidenta priekšā. Varbūt tas bija 30 sekundes un daudz vārdi nebija iespējams, bet durvis bija atvērts. Slavu Dievu par to. Un mūsu draudzē, mums ir daudz cilvēku, kam viņam ir sirds redzēt cilvēku nāk pie Jēzus, un viņam ir sirds redzēt garīgu ražu, un viņa grib lai būtu iespējas. Un tad lūksim Dievu par to, lai Dievs atver durvis, lai mēs varam runāt un lai mēs varam izplātīt šis brīnišķīga patiesība, ka Jēzus Kristus glāb grēciniekus, ka viņš visus cilvēkus mīl, ka Jēzus deva viņa dzīvību kā samaksa par mūsu grēku, un ka ar Jēzu Kristu mums ir jauna dzīvē, mums ir piedošana, mums ir cerība par debesīs, par mūsu brīnišķīga nākotnē. Un tad lūksim Dievu, lai Dievs atver durvis, lai mums ir ar vien vairākas iespējas dalīt šis brīnišķīga vēsts. Otra vēstule Korintiešiem, otra vēstule Tesalonīkiešiem, 3. nodaļa, 1. pants. Pāvils rakstīja vienu vēstule šajā draudzē un, protams, vēl vienu vēstule. Un šo vēstuli viņš teica: beidzot, brāli, lūdziet par mums. Pagājušajā reize viņš rakstīja: lūdziet par mums, un tagad viņš vēlreiz rakstīja vēstulē, bet viņš iet bišķiņ skaidrāk ar šo aizlūkšanu. Beidziet, brāli, lūdziet par mums, lai mūsu kunga vārds turpina savu gaitu
un manto godu, tāpat kā pie jums. Nu, redzi, viņš lūdzu, lai lūdziet par mums, lai mūsu kunga vārds turpina savu gaitu. Un viņš lūdzu, lai nebūtu nekāda aiztaisīt durvis, lai nebūtu nekāda dambis, bet lai Dieva vārds un evaņģēlija var būt kā ļoti brīnišķīga un liela upe, kas iet un plūdu un pārpildīja visu zemē. Nu, tā bija ar evaņģēliju. Tas gāja ārā no augša istabā, no Jeruzaleme ar spēku un ar brīnišķīgu veiksmi. Un tas vienkārši gāja visapkārt zemē. Ne tikai Jeruzaleme, Samārija, bet arvien tālāk līdz Romu un pasaules gals. Līdz mums šodien. Un viņš lūdza, lai evaņģēlija vienkārši izplatītu visur. Un tā ir brīnišķīga lūgšana. Viņš teica, lūdziet par mums, lai mūsu kunga vārds turpina savu gaitu un mantu godu, tāpat kā pie jums. Manto godu. Viņš lūdza, lai Dieva vārds, kad tas tiks sludināts, ka Dieva vārds tiks pacelt un augsti novērtēts. Mēs varam sajūst vairāk šīs idejas no tas pirmā vēstulē Tesalonīkiešiem 2. nodaļa 13. pants. Ir rakstīts, tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicāmies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kā tie patiesība ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticēt. Nu, redzi, kad evaņģēlija tiks sludināts Tesaloniķiem, viņa dzirdēja to vārdu, un viņa nedomāja, ka tas ir vienkārši cilvēks tur stāv un papļāpā. Nu, tie ir vienkārši tukši vārdi. Nu, tas ir vienkārši vēl viena teorija. Nu, jā, tā arī var ticēt. Nē, kad viņa dzirdēja evaņģēliju, viņa sirds bija atvērts, viņa acis bija atvērts, un viņa novērtēja to sludinātu vārdu, Dieva vārdu, ne kā cilvēku vārdu, bet tā, ka tas bija vārds no Dievu, ka tas bija patiesība, ka tas bija tāds vārds, kas viņa bija jāpieņem un jāticēt. Un tad tas vārds bija, tas spēcīgi darbojas viņa sirdīs. Viņa atgriežas no grēkiem, un viņa sāk ticēt Dievam un staigāt viņu ceļus. Viņa gāja no nāves uz dzīvību. Viņa bija 100% pārmaiņa viņa dzīve. Viņa pieņem to vārdu kā Dieva vārdu, un tas spēcīgi darbojas viņa dzīvē. Un šis lūgšana, 2. vēstule Tesalonīkiešiem 3.1, lai mūsu kunga vārds turpina savu gaitu un mantu godu, tāpat kā pie jums. Nu tad, draudze, lūgsim Dievu viens par otru, lai Dievs dod mums drošību, lai Dievs dod mums tāda drošsirdību, lai mēs varam runāt par Jēzus bez bailēm. Varbūt tu teici šodien, jā, mācītājs, man ir vajadzīgs, lai Dievs dod man tādas sirds. Mums ir jālūdz Dievu viens par otru, lai Dievs dod mums atvērt durvis, lai mums ir tiešām tās īpašas satīkšanas, tās īpašas iespējas, kas tiešām bija no Dieva, lai mēs varam atvērt muti un stāstīt un vadīt šo cilvēku pie Jēzus. Mums ir jālūdz par to. Varbūt tu teici, jā, mana dzīvē es ļoti rēti to redzu, ka man ir iespējas. Nu tad lūdziet par to, lūdziet viens otram par to. Un es ticu, ka Dievs dos. Mums ir jālūdz Dievu, lai Dieva vārds
vienkārši izplaties. Vai ir vajadzības Latvijā šodien, lai Dieva vārds tik sludināts? Vai ir cilvēki, kas vēl nepazīst Jēzus? Jā, ir daudz. Mums ir jālūdz, lai evaņģēlija var strauji izplatīties. Mēs nezinām, cik daudz laiks mums ir šajā zemē pirms Jēzus Kristus atnākšanas. Mums ir jālūdz Dievu, lai tas vārds iet no mūsu mutes ar Dieva svēto garu spēku. Lai, kad cilvēki dzirdē to vārdu, tas evaņģēlija, lai viņi nedzird un teic, tas ir vienkārši vēl vienu ideju. Tas ir vienkārši vēl vienu veidoklis. Jā, tā varētu būt. Nē, bet mēs varam lūgt Dievu. Lai tāds moments, tāds brīdi, kad evaņģēlija tiks sludināts, cilvēks sirdi tiks atvērts un viņi teic, tas tiešām ir no Dievu. Tas ir patiesība. Un Dievs spēcīgi darbojas ar to, lai mainītu viņa dzīvē, lai viņa tik piedzimt no augšienes. Mums ir jālūgt Dievu par to. Brīnišķīga lieta ir tā, mēs zinām, ja mēs lūdzam Dievu pēc viņa prātu un pēc viņa gribu, viņš atbildēs. Vai ne? Ja mēs lūgsim Dievu pēc viņa prātu un pēc viņa gribu, tad viņš atbildēs un viņš dos. Šīs lietas, par ko mēs lasījām no Dieva vārda šodien, bija tādas lūkšanas, kas ir pēc Dieva prātu. Jo Dievs grib, lai visi cilvēki nāk pie patiesību. Dievs negrib, lai neviens cilvēks iet bojā. Un šīs lūkšana ir pēc viņa prātu, jo mēs atrādījām šīs lietas viņa vārdu. Un tad mēs varam lūdziet viens par otram ar pilnu ticību, ka Dievs arī klausās un viņš mums dos. Redzi, kas notika viņa laikā. Apustuļu darbi ir vēsture par agrāka draudze, pirmā draudze, un kas notika viņa vidū. Un ir dažas interesantas rakstas vietas, Apustuļu darbi 12:24. Tur ir rakstīts par tā, kad viņa sludināja un evaņģēlija gāja ārā, bet tā kunga vārds auga un izplātījās. Tas arī notika 13. nodaļa. 13. nodaļa 49. Un tā kunga vārds izpaudas pa visu apgabalu. 19. nodaļa. 17. Tas kļuva zināms visiem jūdiem un grieķiem, kas dzīvoja Efēzā. Viņus visus pārņēma bailes, un viņi slavēja kunga Jēzus vārdu. Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīstāmies un izstāstīdami savus darbus, un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas, un tas sadedzināja viņu acu priekšā. To vērtība noteica un saskaitīja 50,000 sudraba gabalu. Tā mācība auga un kļuva stipra tā kunga spēku. Pēc šiem notiekiem Pāvils garā apņēmas pārstaigāt Makedoniju un Aheju un iet uz Jeruzalemes sacījām. Pie tam, kad būšu tur bijis, man jāredz arī Roma. Mēs redzam šeit, šajās rakstu vietas, ka Dievs atbildēja viņa lūgšanās. Dievs atvēra durvis viņam. Dievs deva viņam vārdiem. Viņa runāja bez bailēm. Viņa pasargāja viņas ceļus. Un daudz cilvēku pieņem Jēzus Kristus. Un viņa vārds tika godināts tajā zemē. Un tā mēs varam ar pilnīgu ticību, mēs varam lūgt Dievu viens par otram.
tad, draudze, es gribu, lai jūs īpaši lūdz par mani un par manu darbu šeit, Ameriku, un lai Dievs dod man arī iespējas sludināt evaņģēliju. Draudze, mums ir jālūdz arī par mūsu draudzes evaņģēlisti, par Mārtiņš un Atklāsme, lai Dievs dod viņam atvērt durvis, un lai Dievs dod viņam arī spēku, kad viņi sludina evaņģēliju, lai Dievs dod arī mūsu evaņģēlijas grupu tāda īpaša veida, lai cilvēki, kad viņi dzird šis patiesība, viņi zina, ka tas nav viņa vārds, bet tas vārds nāk no Dieva. Un lai viņi var redzēt, daudz cilvēku nāk pie Jēzus. Mums ir jālūdz arī par mūsu otru Mārtiņš, kas piekdienas Rīgā sludina evaņģēliju. Lai viņš var sludināt svētā garā spēkā. Lai Dievs arī sūtītu pie viņam cilvēkam, kas slāp pēc patiesību. Lūgsim par mūsu svētdienas skolotāju, lai Dievs arī palīdz viņam, dod viņam īpašu spēku, īpašu vārdiem, īpašu mīlestību. Lūgsim Dievu par mūsu viesi sludinātāju un mācītāju, katru cilvēku, kas nāk un stāv mūsu kancelē. Lūgsim Dievu, lai Dievs dod viņam tādu vārdi no Dieva, un lai viņi var runāt bez bailēm. Lai tie cilvēki, kas ienāk mūsu draudze, var saprast, ka Dievs šeit ir un viņš darbojas. Un viņi var atrast patiesību šeit, šajā namā. Lūgsim Dievu par visi, kas liecina par Jēzus viņa kolēga priekšā, viņa kaimiņa priekšā, viņa ģimenes priekšā. Lai Dievs dod viņam īpašu palīdzību un spēku. Mēs zinām, ka Dievs atbild lūgšanu. Mēs esam jau redzējuši daudz brīnišķīgas lietas mūsu draudzē, ko Dievs ir darījis mūsu vidū un caur mums. Tad, paņemsim šīs lietas, ko mēs lasījām šodien ar visu ticību un lūdziet viens par otram, lai Jēzus Kristus evaņģēli strauji izplatījies caur visu zemē, gan tur un arī šeit Amerikā. Lūgsim Dievu kopā. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies par lūgšanas spēku. Un Dievs, mēs nesaprotam visu par to, bet ir rakstīts, ka Tu klausa lūgšanās. Un tad, Dievs, mēs lūdzam, lai Tu dod mums ar vienu lielāku sirdī, lai stāstītu citiem par Jēzus. Dievs dod mums drošību, Dievs dod mums tādu, lai mums vispār nav bailes mūsu sirdīs. Dievs, lai mums ir spēki, kad mēs runājam, cilvēki zina, ka tas ir Dieva vārds. Un lai viņi var redzēt Jēzus Kristus mūsu dzīvēs un mūsu vārdus. Dievs sveitīt arī tiem, kas drīz arī sākt mazu grupas. Dievs, lai viņa vidū Jēzus Kristus vārds tiks pagodināts. Dievs sveitīt mūsu draudzē, un mēs to lūgsim visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai Dievs jūs sveitītu.